Karš ir bruņota cīņa starp valstīm vai tautām, starp šķirām valsts ietvaros. Šis formulējums no interneta ir līdzīgs tam, ka zāle ir zaļa un ziemā ir augsti. Ieskatīsimies karu cēloņos. Kas bija un būs ar šīm briesmīgajām cilvēku sabiedriskās dzīves izpausmēm? Pirms valstu izveidošanās karu cēlonis starp ģimenēm un ciltīm bija cīņa par pārtiku un medību laukiem. Karus virzīja izdzīvošanas instinkti. Kad cilvēki sāka nodarboties ar lauksaimniecību un organizēja valstis, alkatība sāka izpausties spējīgāko un spēcīgāko sabiedrības locekļu uzvedībā. Tā ir neierobežota vēlme iegūt personīgā īpašumā materiālās un garīgās vērtības. Valdnieki un bagātnieki sagrāba kādreiz kopīgās zemes, darbarīkus un sabiedriskā darba rezultātus. Dzīvās būtnes, cilvēki un valstis ir visuma produkti. Tāpēc viss, kas notiek valstī un starpvalstu attiecībās, notiek saskaņā ar visuma kanoniem. Termodinamikas likumi ir galvenie, pēc kuriem attīstās enerģija, pārvēršoties vielu un dzīvo būtņu struktūrās, kas ir sarežģītas vielu un smalkās enerģijas sistēmas. Tāpat kā lielā sprādziena pirmajās stadijās, visur, kur uz zemes parādījās valstis. Starp bagātiem un nabadzīgiem sabiedrības locekļiem radās ekonomiskā spriedze netaisnīgas sabiedrības labumu sadalas dēļ. Valdnieki un bagātie ekonomisko spriedzi cenšas noturēt ar valsts politisko sistēmu, armiju, policiju, tiesām un cietumiem. Saskaņā ar termodinamikas likumiem ekonomiskajai spriedzei un politiskās sistēmas spiedienam laika gaitā vajag samazināties. Kā tas notiek visumā ar temperatūru un spiedienu? Ekonomiskās spriedzes un valsts tirānijas samazināšanās notiek viļņveidīgi. Tāpēc, ka svārstības ir mazāks enerģiju patērējošs kustības un attīstības veids. Kad ekonomiskās nevienlīdzības un valdnieku tirānijas pakāpes vārstoties sasniedz lokālu maksimumu, starp sabiedrības nabadzīgajiem un bagātajiem slāņiem notiek karš. Valsts ietvaros šos karus sauc par sacelšanos. Ja šādu karu rezultātā mainās valsts iekārta, to sauc par revolūciju. Valdnieku alkatība, līdzīgi kā tvaiks no pārkarsēta katla, izplūst ārējā vidē. Tur alkatība aplaupa kaimiņu valstis. Jo lielāka karojošo valstu attīstības līmeņu starpība, jo sīvāka ir cīņa par dabas un cilvēku resursiem. Alkatība kā savienotajos traukos ne tikai atņem dārglietas, dabas un cilvēku resursus, bet arī uzspiež iekarotajām kolonijām savas ekonomiskās attiecības, ticību un valsts politisko iekārtu. Kopš vergturu sistēmas laikiem valstis savā starpā ir cīnījušās gandrīz nepārtraukti. To ierobežoja tikai kara pulku un ieroču transportēšanas tehniskās iespējas. Senās Ēģiptes valdnieku alkatība sasniedza tikai savus tuvākos kaimiņus. Aleksandrs Lielais jau bija iekarojis valstis tuvajos austrumos un Ziemeļāfrikā. Ne tikai tāpēc, ka viņa karaspēks izmantoja modernus kaujas ratus un jaunas kara metodes. Aleksandra armija bija alkatīgu iekarotāju banda. Alkatība bija tik liela, ka ne karavīru zaudējumi kaujās, ne kalnu šķērsošanas grūtības viņus nespēja apturēt. Kādu laiku iekarojumu līdere bija Tatāru Mongoļu impērija. Ar savām militārajām kampaņām tā ielauzās Eiropā, radot lielāko Čingišhana laika impēriju. Visu laiku absolūtā čempiona iekaroto teritoriju apjoma ziņā bija Anglijas impērija. To veicināja tās viduslaiku alkatība un relatīvi augstais tehniskās attīstības līmenis uz Amerikas, tuvo austrumu un tālo austrumu valstu atpalicības fonu. Valstis tur britu koloniālismu kulminācijas laikā lielākoties atradās vēl vergturu sabiedriskajās attiecībās. Pārsteidzoši ir tas, kā mūsdienu sociologi, vēsturnieki un mākslinieki idealizē alkatības laupītājus. Ir uzrakstīts daudz slavinošu tekstu un uzņemtas patētiskas spēlfilmas par Aleksandru Lielo, Čingišhanu, Napoleonu un citiem ļaundariem. Piemēram, Krievijas kņazs Vladimirs, kuru cienīja arī mūsdienās un kurš ir kanonizēts, bija brāļa slepkava, poligāmists un izvarotājs. Visa viņa dzīve bija laupīšanas karu un radinieku slepkavību organizēšana. Arī citu valstu valdnieki bija vairāk vai mazāk veiksmīgi un alkatīgi slepkavas. Viņus izvēlas sabiedrība, lai īstenotu visuma likumu noteikto smagu un asiņainu sociālo attiecību attīstības programmu. Kari un sacelšanās prasa lielus enerģijas zudumus galvenokārt nabadzīgo cilvēku nāvju un ciešanu veidā.
Tomēr patiesie karu vadītāji joprojām ir ne vēsturiskas slavenības, bet gan alkatība un spriedze starp sabiedrības slāņiem un alkatības radīts attiecības spriegums starp valstīm. Jau tika teikts, ka inteliģence bieži vien nepareizi novērtē individu lomu karu izraisīšanā un pārvaldīšanā. Bieži vien rakstos, grāmatās lasām un ekrānos redzam un dzirdam, Jūlijs Cēzars iekaroja Galliju, Hitlers uzbruka Polijai, Staļins sakāva fašistisko Vāciju, Bušs starptautiskas koalīcijas priekšgalā sakāva Irāku. Neviens kaujas rats, tanks vai lidmašīna nebūtu varējis nokļūt kaujas laukos, neviens karavīrs nebūtu riskējis ar savu dzīvību, ja nebūtu alkatības, tās radītās ekonomiskās intereses, politiskā spiediena un cilvēku apdulināšanas ar valdnieku un bagātnieku propagandu. Atcerēsimies mēģini ar baltu pulveri ASV valsts sekretāra rokā pirms uzbrukuma Irākai. Cilvēces eksistencei ir ļoti bīstams tas, ka ekonomiskās spriedzes un valstu tirānijas samazināšana notiek lēnāk nekā lavīnveidīgais zinātniski, tehniskais progress. Alkatīgi valdnieki un militāru rūpniecisko kompleksu īpašnieki izmanto zinātnieku vismodernākā atklājumus bruņojumu pilnveidošanai. Iepriekš bultas un kaujas rati tika uzlaboti gadu tūkstošiem. Šaujampulvera atklāšanas, šautenes un lielgabali, radiosakaru karos, tanki, milzīgi karakuģi, lidmašīnas, kaujas raķetes, atombumbas, datori un ieroči parādījās dažu gadsimtu laikā. Tas liecina par lavīnveidīgu cilvēku nogalināšanas līdzekļu uzlabošanu. Īpaši bīstama mums var būt mākslīgā intelekta izmantošana alkatīgu cilvēku vēlmju apmierināšanai. Mūsdienīgu ieroču ražošana un karu provocēšana joprojām nes vislielāko peļņu alkatīgiem kara rūpnīcu īpašniekiem. Mēs atrodamies interesantā sabiedrības attīstības līmenī. Gaidāmā informācijas sabiedrība ar minimālu iekšējo spriedzi un augstu cilvēku intelektuālo līmeni automātiski izslēdz gan iekšējos, gan ārējos karus. Tagad ir ļoti svarīgi, lai lielākās un arī saspringtākās valstis ātri pārvarētu kapitalistisko attīstības posmu. Un tas pēdējā laikā ir kļuvis manāms. Ne tik ātri, kā mēs vēlētos. Tomēr uz tūkstošgadīgu nepārtrauktu notikušo karu fona mūsu progress līdzsvarotas sabiedrības virzienā ir strauji. Mums jāatceras optimistiska doma, ka šis klips ir tikai sausa teorija, bet dzīvības koks zaļos mūžīgi.